man ir virsū medus. Es pirmo reizi nogaršoju virsū medu. Manā tējā jau ir citrons. Jā, daudz medu, jo man ļoti garšo. Un vēl es brokastošu kartupeļīšus. 1, 2. Labrīt! Šodien ir sestdiena un ļoti skaista Latvijas ziema. Es brokastoju ļoti garšīgi atkal. Šodien es jums pastāstīšu par to, kas man notika pagājušajā nedēļā. Tas bija tik aizraujoši. Es esmu sajūsmā. Protams, es esmu sajūsmā katru dienu šeit Latvijā un Rīgā, bet tā bija jauna pieredze, un es esmu pārsteigta, ka man šeit Latvijā tik lutina. Jā, paldies. Paldies, Latvija. Visvairāk man patīk būt ziemā. Tā ziema Latvijā ir tik skaistā, bet šodien ir pirmā dienā, kad ir sniegs uz kokiem. Jā, tik skaista diena, ziemas diena. Kaut gan ir 25. novembris. Es ļoti gaidu Ziemassvētku tirdziņu Rīgā, bet tagad es gribētu jums pastāstīt, kas man notika pagājušajā nedēļā. Trešdien biju Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, lai tur ierakstītu podcastu. Sākumā es negribēju iet tur, jo man šķita, ka es nespēju runāt latviski, un es zinu, ka nespēju, kaut gan es runāju, bet tas ir vienkārši runāt ar jums video par parastajām lietām. Bet manā latviešu skolotāja mani uzaicināja tur iet un ierakstīt podcastu. Mēs runājām par mācību grāmatām latviešu valodā ārzemniekiem, un šis podcasts būs publicēts decembrī. Es nezinu, kādā dienā, bet decembrī viņi teica. Es vienmēr ļoti gribēju apmeklēt jūsu Nacionālo bibliotēku, jo man patīk tā ēka. Un es nezināju, ka mans pirmais apmeklējums būs vietās, kur cilvēki parasti neiet. Es arī aizgāju līdz pašai augšai, no kurienes bija iespaidīgs skats. Un es nezināju, ka interjers ir pilnībā veidots no Karelijas bērzām. Jā, man tur patika. Un man arī patika, ka es varēju runāt stundu, bet, protams, es visu laiku nerunāju. Runāja arī manā skolotāja un Mārtiņš, tas bija moderators. Es nezināju, ka es varu runāt. Tagad zinu. Vēl viena pieredze ļoti skaistā bija piekdiena, jo es biju Dailes teātrī. Kad sākumā gribēju sākt mācīties latviešu valodu, man bija liels sapnis. Un šis mērķis bija tik tālu, un es domāju, ka nekad nevarēšu sasniegt to mērķi. Un tas sapnis bija apmeklēt kādu teātri Latvijā un apmeklēt kādu latviešu tradicionālo izrādi. Un tas man izdevās, jo es izvēlēju izrādi Spīdolas nakts. Tas bija tik lieliski būt ar jums. Latvieši man bija visapkārt, un lieliskas bija arī aktrises un aktieri. Viņi runāja tik jauki latviski un dažreiz arī tādā senajā valodā, bet tas nekas, man tas patika. Ja es sapratu visu, tas bija kā vēlņi. Dažreiz 5 minūtes sapratu visu, un pēc tam 5 minūtes varbūt 40%. Jo, piemēram, es nezināju, ka še ir šeit. Un tur arī bija citi vārdi, kurus es nezināju. Bet es sapratu visu kontekstā.
Bet man ļoti patika tā adaptācija, tas bija ar mūziku, un man arī patika stāsts, un arī Rainis. Un, protams, Rīgas ragana, jo es dievinu jūsu stāstus par raganām. Un beidzot arī redzēju lāčplēsi ar lāča ausīm. Šī ir spīdola. Jā, jūs zināt spīdolu. Es domāju, kad es biju teātrī, man bija tik laimīga sajūta. Tas bija kā beidzot pakāpties vēl vienu pakāpienu augstāk. Bet, protams, man ir vēl daudz pakāpienu priekšā. Piemēram, saliktie laiki vai atstāstījuma izteiksmē tik grūti. Jo mums Čihiem ir tikai viena pagātne, vienkārša pagātne. Mums ir vienalga, ja cilvēks stāstā par visu, par kaut ko. Tas nekas. Un es esmu pārsteigta, cik bagāta ir latviešu valoda. Un jūs runājat tik cildeni. Man tas patīk, un es gribētu iemācīties visu arī saliktus laikos. Tas bija piekdien. Sestdien bija 18. novembris, Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Es jau iepriekš biju plānojusi apmeklēt svinības, un es tās apmeklēju. Es gribēju redzēt militāro parādi, jo pagājušajā gadā es visu skatījos tikai internetā, tiešraidē. Un šogad es varēju būt ar jums. Bija augsti, kādu brīdi nedaudz sniga, bet es ierados 11. novembra Krastmalā agri, lai iegūtu labu vietu un stāvēja tieši tribīnes ar prezidentu priekšā. Tikai es, iela un prezidents. Un tas bija jauki, jo es visu ļoti labi varēju skatīties. Un tad atnāca arī Latvijas televīzijas operators un nofilmēja mani, kā es vicināju šo karogu. Kā redzam, cilvēki smaida un ir daudz pozitīvu emociju šeit Krastmalā. Tā ir sagadījies, kad Latvijas vistumšākajā mēnesī, novembrī, mums ir visgaišākie svētki. Un šādi pasākumi noteikti ir svarīgi. Tas bija ļoti jauki, un pēc tam es saņēmu daudz ziņu no cilvēkiem, kurus es nezināju, bet viņi man zina no video. Ļoti jauki. Un tur bija arī jauka atmosfēra, man patika, kā cilvēki man apkārt smaidījās, un tā meitene ar savu mammu un vecmāmiņu ļoti labi aprakstīja visu, ko viņa redz. Un man patika klausīties sarunvalodu, jo tas nav tik bieži klausīties to. Un tas ir tik jauki, ka tā ģimene, kur ir vecmāmiņa, māmiņa un meita, 3 sievietes atnāca augstajā laikā skatīties militāro parādi. Tas ir tik patriotiski. Un pēc tam tas gājiens ar lāpām Rīgas ielās. Tik daudz cilvēku. Es nekad neesmu turējusi lāpu ar atvērto uguni, jo mums Čihijā tas ir bīstami, bet Latvijā tā nav problēma. Un tas man patīk arī Latvijā. Atkal tā svinīgā gaisotnē, man tas ļoti patika. Dažreiz es domāju, ka jūs latvieši mazliet esat it kā piromani, bet man tas patika, jo tas ir saistīts ar tradicionālajām pirmskristīgajām paražām. Un man patīk skatīties ugunī. Un tur arī nebija tik augsti. Un pēc tam bija arī jauks laseršovs pie brīvības pieminekļa, un šī diena bija ļoti jauka, jo es arī satiku Sindiju, Joelu, Laimu un Tomu. Es priecājos, ka varēju klausīties tik skaisto valodu, jūsu valodu. Es varētu klausīties 24 stundas dienā. Tas ir kā medus manām ausīm. Un tā bija arī man laba iespēja lietot latviešu valodu, bet es esmu mazliet bitla.
Un, kad es mēģinu runāt, man tas nesanāk tik labi. Man patīk būt šeit šajā vidū, Latvijā. Katru dienu es nostaigāju 10 līdz 15 kilometrus. Tikai Rīgā, jā. Svētdien man bija jāceļās agri. Jā, es biju nogurusi, bet tas nekas. Man vienmēr ir enerģija Latvijā, jo man bija jādodas pie gaisa tilta, uzņemt filmu. Jā, Čihiete Terēze spēlēs vienā latviešu filmā. Ļoti mīļš režisors Dzintars Draibergs veido jauno filmu par 60. gadu leģendāro sieviešu basketbolā komandu TTT. Tāpat es nezināju, ka šī komanda ir iekļauta Guinnessa rekordu grāmatā, jo nav zaudējusi nevienu no savām 115 spēlēm pēc kārtas. Tas ir apbrīnojami. Šajā filmā spēlē arī manā mīļākā latviešu aktrise Agnese Budovska. Kad es pirms gadu meklēju kādu podcastu, kas varu klausīties katru vakaru un naktī gultā, es negribēju podcastu, kur ir kāda diskusija vai par karu, bet kādu grāmatu. Un es atradu grāmatu bērniem Maija Meža meitene. Tā ir tik skaista grāmata. Šo grāmatu lasīja tieši Agnese. Tātad es viņu klausījos mēnesi katru vakaru, un viņa man lasīja austiņās tik jauki. Es ļoti gribēju šo viņai pastāstīt, bet mans mērķis bija uztaisīt tikai vienu bildi ar viņu. Nu, un kostīmu mākslinieces man izvēlējās dažas skaistas vecas drēbes, jo manā loma bija iebraucējs. Sākumā es nezināju, kas ir iebraucējs. Es biju krieviete un es ar savu ģimeni, ar saviem draugiem, mēs bijām 9 un kravas automašīnas virsbūvē. Mēs tikko atbraucām no Krievijas uz Rīgu. Es tagad smējos, bet tas droši vien bija briesmīgs laiks. Simtiem tūkstošu krievu brauca dzīvot uz Latviju, viņi gribēja darbu un maizi. Man, protams, nebija galvenā loma. Tā ir Agnesei, jo viņa ir basketbola komandas kapteine. Bet es esmu kaut kur apkārt. Mūsu tur ir vairāk, jo nu pat ir notikusi revolūcija. Un es arī nesu lielo plakātu. Mūsu nākotne ir mūsu rokās. Jā, tā domāju arī es, un tāpēc tagad esmu šeit. Man bija jauks plakāts un superīgas kurpes. Es jums visu parādīšu bildēs. Tā bija ļoti jauka pieredze, kad mēs brokastojām. Mums bija pankūkas ar āboliem un banāniem, jo tā filmas komanda ļoti jauki rūpējās par mums. Es gaidīju tajās vecās drēbēs ar lakatu netālu no Agneses un gaidīju, kad viņa beigsies ēst. Jo gribēju uztaisīt bildi. Viņai apkārt bija arī pārējās komandas meitenes, tāpēc es negribēju traucēt. Bet es nevarēju izturēt, un es vienkārši piegāju pie viņas un teicu: Labdien, mani sauc Terēze, es esmu no Čehijas, es mācos latviešu valodu, un jūs lasījāt mēnesi katru vakaru manas austiņās grāmatu Maija Meža meitene. Un viņa bija tik pārsteigta, ka mēs pēkšņi gribējām nofočēties, un man bija iespēja arī ar viņu runāt, un arī pēc tam, un es viņai stāstīju visu, ka es viņu klausījos, un viņai tas izdevās ļoti labi, jo man patika, kā viņa lasa šo grāmatu, un tas bija tik jautri. Es jau esmu redzējusi dažas filmas ar viņu, un arī kādus kadrus. Viņa man patīk, viņa ir ļoti talantīga.
Es ļoti priecājos, ka mums bija iespēja aprunāties. Es ļoti gaidu šo jauko filmu, bet es nedomāju, ka jūs mani tur atpazīsiet. Tāpēc man šeit tik ļoti patīk. Jūs esat visi tik mīļi un arī komentāros. Un es šeit Latvijā tiešām jūtos ļoti lutināta. Paldies jums visiem! Cik jauka ziema! Man sagribējās iet ārā. Kas no jums grib iet ar mani?